Tas, kas padomju Savienības sistēma. Es domāju, ka arī vairāk to jau vispār viss ir pateikts. Kāpēc? Mēs tāpat esam Eiropas Savienības iespējā visu laiku. To, ko viņi diktēs, to mēs arī darīsim. To Eiropas Savienības iespēju būs vēl priekšā, redzēsim. Tie, kas nav iestājušies Eiropas Savienībā, tie ir vinētāji. Savienība man nekas labs nav, ko teikt īstenībā. Kad ceļojos, es pagaidām nekur neesmu. Tāpēc, ka, teiksim, lauksaimniekiem tagad ir tās kvotas un arī tur gurķim jābūt, teiksim, 3 vai 4 centimetri, viņš nevar būt tur līkšķīps un vēl kaut kāds. Un tāpēc, teiksim, ir lielāki izdevumi, arī piens jāuzglabā tieši tā, kā Eiropas Savienība to nosaka, tad mums to nav iespējams ievērot, un līdz ar to arī lauksaimnieki mazāk naudas saņem. Vien mums iet jau pusotru, ne 2 gadi Eiropas projekts. Ar sadarbību ar igauņu partneriem. Igauņu latviešu bērnu dziesmu svētki. Mums tā rezultātā Baldone ir dabūjusi 89,000 latu. Ir atjaunota estrādes grīda un tūlīt būs igauņu latviešu bērnu dziesmu svētki un tautas tērpi viņiem būs. Tagad paldies Eiropai! Es neesmu bijis. Nē. Kāda asociācijas to vārdu vienkārši? Nē, vispārībā jau labas, jāatklāt. Tā ir Eiropa. Tas ir kaut kas Vācija, Francija, Itālija, mūzika, kino. Kaifs. Salauztiem kauļiem inoveltu vadu šunat galvono kurlī. Visas sīles aizmirst, maņai kaut kur sāc, bet es jūs nāk. Kāds ir jūs izjūtas attiecībā uz Eiropu? Viens pat dzīvo, nekā nezinu. Nekāds pilnīgi nekāds sajūtas nav, ka jūs esat Eiropas Savienībā vai kad kaut kāda Eiropa kaut ko mums dod? Neko. Viens pats dzīvo jau. Jauna sieva, no rāda vecāka aizkārš viņā saulē. Un viens pats. Domājat? Pa televīzā kaut ko redzat, kā jums šķiet, kā Es jau bez uguns dzīvoju. Man jau vēl tīm nav 2 gadi jau. Citā mājā dzīvot balkonē. Man liekas, ka cilvēkiem šausmīgi grūti pieņemt Eiropu starp, tieši cilvēciskajā faktorā, kad, mēs nejūtam viņu tā, mēs viņu nepieņemam, mēs viņu neielaižam starp sevīm, tas, ka mums ir palicis vēl tas pēc laika mazvērtības sajūta. Eiropa saistās ar ceļojumiem. Eiropas Savienība, Eiropas fondiem. Kāda saistība? Es esmu dzīvojis arī Padomju Savienībā, kad bija cita savienība. Tagad ir Eiropa, šur tur ir pabūts Eiropā. Un tagad ir visciešākā saistība, jo ir konkrēti Baldonei. Es nezinu, varbūt kāds jau teica, ir projekts ar Igauniju, kas nāk no Eiropas Savienības, saistīts ar mūziku. Mēs tur arī esam iesaistīti. Visa šī gada garumā mums ir bijuši semināri un apmaiņas braucieni uz Igauniju un šeit. Mēs vēl nejūtamies iekšā tajā visā, un tāpēc man liekas, ka tas nav tā kā aizgājis starp mums visiem. Tāpēc jācīnās.